Man ir svarīgi pakustēties, es to noteikti iekļaušu savā ikdienā. Man varbūt nav svarīgi aiziet uz restorānu paēst, tā nebūs mana ikdiena, tas būs vairāk svētki. Tie pasniedzēji mācīja šo priekšmetu pasniegt tik interesanti, ka viņi tev piesaista ar to, un tu gribi izpētīt dziļāk. Ja tev ir 30 cilvēku grupa, tu pieeji pie katra un iepazīsties ar viņu, atceries to viņa vārdu, lai tev būtu personīgāka pieeja pie katra no viņa. Šoreiz pie mums ciemos cilvēks, kurš burtiski dzīvo kustībā, bet ņemiet vērā ne tikai savā, arī citu. Dace Alpa, certificēta fitnesa trenere un cilvēks ar, nekautrēšos teikt, vismaz 11 hobijiem. Tā tur ir fitness, pārgājieni, hairoks, snowboards, distanču slēpošana, skrituļlidošana, tautas dejas. Noteikti būs vēl kaut kas, ko piebilst, vai ne? Ir, es jau vairs neatceros, vienkārši tas viss ir sezonāli. Tas nav tā, ka es tos visus 16 vai 11 daru kopā. Tas ir viss sezonāli. Ziemā tas, vasarā tas. Mēs noteikti sarunā tā organiski parunāsim par to, kā tad ir uzdrošināties darīt un kā kustību pārvērst par ieradumu, kā arī kā mācības sporta izglītības aģentūrā pavēra tev plašākas iespējas, kā mazliet transformēt savu ikdienu un patiesībā papildināt karjeras dzīvi. Stāsti. Tev ir tik daudz lomas, tev ir daudz aizraušanās, kāda izskatās tava šodienas ikdiena. Neskatoties, ka es esmu šeit, jā. Jā, kas, protams, arī ir daļa no procesa. Jā. Mans rīts parasti darba dienās sākās ar rīta drosmi, ko es vadu treniņu Lemon Gymā. Esmu trenere tikai no rītiem, jo pēc tam es steidzos uz saviem darbiem. Tad tas sākās vakara maiņa, kas ir mani datordarbi, viss plānošana priekš arēnas Rīgas. Xiaomi arēnas tagad. Tur es strādāju, un pa vidu visam vēl visi tie hobiji kaut kur jāietilpina. Vai no rīta, bet vai pēcpusdienā kaut kādā brīdī pusdienu pauzītē, pieņemsim, izskrienu uz distanču slēpošanu, vai pēc darbiem kādu vakaru. Es pieļauju, ka daudziem sekojot līdz tavām ikdienas gaitām sociālajos tīklos, kur tu arī dalies ar saviem hobijiem un aktivitātēm, rodas jautājums, kā tu visu paspēji? Tas ir menedžments. Vienkārši saplānot, prioritizēt kaut kādas lietas. Man ir svarīgi pakustēties, es to noteikti iekļaušu savā ikdienā. Man varbūt nav svarīgi aiziet uz restorānu paēst, tā nebūs mana ikdiena, tas būs vairāk svētki. Un vienkārši prioritizēju kaut kādas lietas. Kaut ko es izvēlos darīt un kaut ko es izvēlos nedarīt. Bet tu vienmēr esi bijusi tik aktīva kā šobrīd, un kā tieši sports un kustība ienāca tavā ikdienā? Es domāju, ka es vienmēr esmu bijis aktīvs. Es atceros arī skolas laikā. Tas varbūt aktīvisms neizpaudās kaut kādās fiziskās aktivitātēs, bet tiklīdz bija jāiet, jāaizstāv kaut kāds klases gods, vienmēr bija tā, kur ies un darīs. Un tāds, varbūt arī jūtos nērti un negribu iet, bet skatos pārējie neiestāt. Labi, kādam ir jāiet, un es vienkārši gāju. Un varbūt caur to kaut kādu prizmu es esmu nonākusi tur, kur es esmu, ka es vienmēr iešu un darīšu. Bet kā tieši tu nonāci līdz treneris darbam? Pastāsti caur šo te iešu un darīšu pati, līdz iešu un darīšu kādam citam arī pastāstot, kā to darīt. Sākās viss ar to, ka man piedzima meita, un man nepatika, kā es sāku izskatīties pēc dzemdībām. Man likās, ka kaut kas ir jādara lietas labā, un es vienkārši sāku mājās vingrot, dabūju vienas fitnesa treneres programmu, izvingroju viņas programmu, izvingroju viņas otro programmu, un tā tas viss aizgāja, tā tas kļuva par manu ikdienu, ka es vienkārši katru rītu cēlos, un neatkarīgi no tā, vai es gribu vai negribu, es vienkārši eju un izpildu to rīta rosmi 25 minūšu garumā. Un tas ir tāpat kā citiem zobus iztīrīt, tā man ir zobus iztīrīt un pavingrot. Un pēc tam vienkārši tas viss aizgāja tādā ritulī, ka cilvēki prasīja, kā tev motivācija kaut ko tādu darīt, pastāst mums arī. Un es uztaisīju tādu kontu Instagramā, rīta rosmes ieradums, kur es padalījos ar to, kā šo izveidot kā ieradumu, kā dabūt tā, lai kustība tev ir ikdiena. Un pēc tā sākās, Dac, vai tev ir kaut kāda izglītība šajā jomā? Kā par to var stāstīt? Un tāds, bļāns, man nav nekāda izglītība, man laikam jāiet jāpamācās. Un tāpēc nāca talkā izglītības aģentūra, kas arī izgāja šos kursus, un tas vispār atvēra man kaut kādas jaunas durvis vaļā, un tas vienkārši eju un plūstu un veru tās durvis.
vaļā. Bet tev pašai arī iešāvās šī doma prātā, ka jā, es dalos ar to, kā es daru, ir kaut kā aizgūtas iedvesmas, visticamāk no kādiem citiem, arī kolēģiem, kolēģiem. Bet vai tev bija šī sajūta, ka kaut ko vajag man tomēr vajag izpētāt, man vajag kaut zināšanu bāzi? Tu atceries to brīdi, kad tu pieķeri arī pati sevi, šo varētu papētīt arī tīri no tāda teorijas viedokļa dziļāk? Jā, atceros, un vienmēr ir kaut kāds, tā, ka tev uzdod jautājumu, tu tāds domā, es to vispār zinu vai nezinu, labāk iemācīties to un izprast to savādāk caur kaut kādu teoriju, ne tikai praksi, jo man bija tikai praktiskās zināšanas, un tā teorija bija kaut kur virspusē, kaut kas pagrābstīts šurp turp, un vai es to vispār zinu līdz galam. Un tad, kad tu to izmācies, tu to saproti un var salikt to praksi un teoriju kopā, un tad tas jau strādā. Es pat esmu cilvēks, kurai patiesībā ļoti daudz dzīves sfērās vispirms ir bijusi praktizēšana, praksi, un tad pa virsmu tā teorija izklausās, ka tev šeit man ir tieši līdzīgi. Un tu arī saki, ka tu ej un plūsti, kur durvis varās, tur atverās, kā tev dzīve ir mainījusies, kopš tu kļuvi par certificētu fitness treneri. Pirmkārt, es strādāju oficiālā sporta klubā un vadu nodarbības klātienē, ko es pirms tam nedarīju. Un līdz ar to es varbūt esmu kļuvusi pamanāmāka, un arī citi piedāvā man kaut kādu uzņēmumu vadīt viņiem rīta rosmi. Es piedāvāju vadīt 150 cilvēkiem rīta rosmi. Un, kā, jā, tas viss ir vienkārši atvērs tās durvis, kuras esmu redzamāka uz šīs skatuves. Šīs durvis, kas ir zem nosaukuma, ja precīzāk, hashtag rīta drosmes banda. Pastāst man, kas tad ir šie cilvēki, kas ir šī komūna un kas ir tas tavs fundaments šai komūnai? Jā. Es vispār esmu cilvēks, kura māk savākt konkrētas grupas un ar to grupu darīt konkrētas lietas. Man liekas, ir talants uz to. Un šī ir noteikti, tas apliecina. Jo tā nav vienīgā komūna, ko es esmu izveidojusi. Un vienkārši kaut kā, jā, es māku komunicēt ar tiem cilvēkiem, es māku viņus vadīt, es māku viņus motivēt un ievirzīt, lai viņi nāktu uz šīm nodarbībām. Un tie ir vienkārši parasti cilvēki tādi paši kā es, kuri atnāk no rīta pavingro un pēc tam dodās uz darbu. Un viss tieši tik vienkārši. Un ir spēcīgie, kuri paliek, kuri nāk jau 2 gadus ar mani vingrot, un ir tādi, kuri atnāk, pamēģina un saprot, nebūs. Vienkārši nesaskan mums tās enerģijas. Prieks, ka tu pieskāries šim kas turās ar tevi kopā tematam. Kā tev šķiet, kas ir tas iemesls, kāpēc tie cilvēki paliek ar tevi? Ir superīgi, ka tu māki par sevi pateikt foršas labas lietas, ka tev ir talants, piesaistīts cilvēks. Un tas tiešām, kā jūs minējat, apliecinās tajā, ko tu dari. Tu saki 150 cilvēkiem vadīt rīta rosmi, tas taču ir wow! Tātad tev uzticās un tev tic. Pacelsim paši to savu asti, aiziet. Kas ir tās lietas, ko tu pati sevī sajūti? Kāpēc cilvēki pie tevis noturās, atgriežas? Jo es ticu, ka tas iedvesmos ļoti daudz topošos trenerus arī noticēt mazliet vairāk pašiem sev. Jā. Galvenais būt tādiem pašiem, kādi jūs esat, neko netēlot no sevis un iepazīties ar to konkrēto cilvēku, kas tev stāv priekšā. Ja tev ir 30 cilvēku grupa, tu pieeji pie katra un iepazīsties ar viņu, atceries to viņa vārdu, lai tev būtu personīgāka pieeja pie katra no viņa. Tas nekas, ka viņi ir 30, bet ja tu ar viņu runāsi kā ar personību, to uzrunās viņu vārdā, viņam būs tāds respekts pret tevi pirmkārt. Šāds, wow, ok. Es īstenībā saņēmu nesen tādu ziņu no Lemon Gym apkopojuma, kur tieši viena klienta rakstīja visi treneri forši, bet Dace, ka viņa man pateica, kā mani sauc, Agrita, kā tu jūties, es vienkārši biju šokā, kā viņi to var atcerēties. Un tas tāds mans arī slēptais talants, ka es atceros visiem vārdus. Un cilvēkiem patīk vienkārši tā enerģija, varbūt kāda es esmu, tajā rīta drosmē. Un tas arī tā komunas veidošana, tas nav tikai par to sporta zāli, ka mēs atnākam pavingrojam. Es cenšos viņiem arī ārpus tās sporta zāles norganizēt kaut kādus pasākumus, kur mēs kopā pavadām laiku, iepazīstam viens otru. Tāpat kā darba kolektīvos ir darba balles un saliedēšanās pasākumi, tā es viņiem taisu. Un tie ir vienkārši cilvēki no sporta kluba, kas ir atnākuši pavingrot, bet man viņi ir vairāk nekā vienkārši cilvēki no sporta kluba. Es jau viņus uztveru tā kā savējos, tie reāli ir manējie. Un viņi arī ir iemesls, kāpēc man nav bijis tāds
posms, ka es negribētu iet uz to sporta zāli. Es vienkārši eju, jo es gribu saņemt viņu enerģiju, un es gribu viņiem dot savu enerģiju. Ja tu pati arī tici, vai ne, tam, ko tu dari? Es ticu, un es redzu rezultātus. Ja man bija Olga smalkā meitene, kur atnāca pie manis pirms 2 gadiem un knapi 2 kg hanteli cilāja, tad tagad viņa vienkārši stum man 150 mierīgi. Un tas ir vienkārši progress, un es redzu, kā viņi progresē, un es redzu tajos visos cilvēkos, kur tos 2 gadus ar mani vingro, kā viņi reāli progresē. Tas nav tā kā grupa nodarbība atnāca, kaut ko izdarīju, aizgāju, pakustējos. Nē, tur ir arī tā līknīte uz augšu, ka viņi tomēr progresē. Ka ir, vai ne? Jā, tie ir tie apliecinājumi, kas tev iedodas. Jā. Es Es redzu, wow, kā viņš progresē. Acīm redzot, es pati arī visticamāk esmu progresējis, jau arī ņemu ar vien smagāku svaru. Tas nav tā, ka es stagnēju ar to vienu svaru un pildu visu laiku. Jā, to es varēšu izdarīt. Tas tā kā izaicina sevi arī, un viņi redz, ka es sevi izaicinu, līdz ar to viņi arī pavelkās līdzi. Es tieši gribu tev jautāt, skaidrs, ka motivācija ir tāds gaistošs un mainīgs lielums, ir jābūt disciplīnai. Tikai un vienīgi. Kas tev notur šo disciplīnu, un te mēs runājam jau gadiem. Jā? Tas nav tāds projektveidīgs pasākums, kam tu nododies. Kā tu pati sevi, kā treneri tevi iedvesmo šī atgriezeniskā saikne no taviem klientiem, no taviem vingrotājiem, sportotājiem, bet ja tu sevi atslēdz no tās treneris amplua, kā tu pati sevi motivē, disciplinē, iedvesmo? Pirmkārt, kā jau teicu, tas viss sākās ar to, ka man nepatika tas, kā es sāku izskatīties spogulī. Un tas viss attiecīgi arī ģimenē aiziet tālāk. Es gribu tomēr ar savu vīru būt tuvībā un justies ērti par savu ķermeni. Es nejūtos ērti, ja man kaut kas sevī nepatīk. Tad es nevaru atvērties tā, kā es gribētu atvērties. Un tas viss aiziet jau tādā ķēdītē uz priekšu. Bet tu izskaties lieliski šobrīd. Tas ir redzams fakts. Vai tiešām ar to, kā bija, pietiek, lai tu sevi tā kā disciplinētu, turpinātu kustēties, vai tomēr tev arī ir svarīgi, kā es kā treneris sev vizuāli pasniedzu? Tā arī. Gan tas. Tas ir viss tāds kopums. Un svarīgi ir tas arī, kā es jūtos pēc tam, kad es esmu pavingrojusi un kā es jūtos. Es nezinu, kāds ir, ka es neesmu pavingrojis. Man tas nav bijis gadiem, bet es iedomājos, kāpēc nedarīt to, kas tev sniedz tik labu pēcsajūtu. Vai dīvainā sēdēšana man sniegs tik labu pēcsajūtu? Diez vai. Tad es labāk izvēlos tās 10 minūtes pakustēties un pēc tam justies, ja es to izdarīju, man ir tagad labi un varbūt pēc tam es pasēdēšu tajā dīvainā. Bet man ir savi noteikumi, kurus es cenšos nepārkāpt. Šo gadu laikā tu esi izdegusi no mūžīgās kustības, aktivitātēm, aktīviem hobijiem, no sava darba. Vai ir bijusi tā sajūta, ka negribu celties, negribu neko tajā dīvainā? Reāli nē. Tā kā es nemeloju, man nav bijis tā, ka es negribētu iet uz to sporta zāli. Man nav bijis tā, ka es negribētu iet slēpot. Varbūt tāpēc, ka tie hobiji ir sezonāli. Ja tas būtu gadu no gada, man vajadzētu iet tagad slēpot, un rītdien atkal un vasarā atkal jāslēpos, varbūt es negribu iet slēpot, man jau piebesīs. Bet tā kā tas viss ir sezonāli, tad man patīk. Tas pats ir arī ar sporta zāli. Ja man būtu jāiet un jāvada nodarbības 8 stundas dienā, jā, tad es izdegtu. Tad man tas vairs nepatiktu. Tad man liktos, ka es štancēju tā kā ķīnietis, bet ja es daru to tikai no rītiem, pēc tam aizēju daru kaut ko citu, un pēc tam vakarā vēl kaut ko citu, tad nē, man ikdiena ir savādāka. Bet ja tas ir katru dienu viens un tas pats, tad jau nē, tad man sāktu nepatikt, un tad varbūt būtu kaut kādas izdegšanas pazīmes. Tad tā tava veiksmes atslēdziņa ir tā dinamika, principā. Jā, dažādība, dinamika, kad nav visu laiku viens un tas pats. Un tu teici, ka tad, kad tu pati sāki kustēties, tu sāki dalīties ar šo arī sociālos tīklos, cilvēki pievilkās un pie tevis joprojām arī pievilkās, bet ar savu šī brīža zināšanu bāzi, visu to informāciju, ko tu gadiem esi krājusi, pieredzi, praksē, apkopojusi, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš šobrīd ir tajā savā nulles punktā, jo es pieļauju, ka šeit atšķirās tas, kā tu sāki pati un sāki iedvesmot un piesaistīt līdzīgi domājošos, vai kā tu šobrīd varētu iedot cilvēkam, kurš grib sākt kustēties, ar sportu vēl ir ļoti tālu atā un klausās, kā tā var ar prieku, tur visu darīt to šito, un vēl no rīta piecelties un sākt sportu. Ir jāsāk ar mazumiņu. Tai nav jābūt obligāti tādai rīta rosmei, kā es daru. Tam nav jābūt tajām 115 lietām, ko es daru. Vienkārši
sāc rītu ar to, ka izej ārā pastaigāties. Piecelies tās 10 minūtes ātrāk, tam nav jābūt pusstundai, izej 10 minūtes svaigā gaisā. Pakusties, pasties, kā tas mainīs tavu ikdienu. Un vienkārši ar kaut kādu mazumiņu. Bet, ja gribas sākt uzreiz ar lielumiņu, tad es ieteiktu atrast kaut kādu savu komūnu. Un vienkārši ar to komūnu darīt kopā. Tai nav jābūt komūnai, tā var būt labākā draudzene, labākais draugs. Mēģināt darīt kopā, lai ir tas atskaitīšanās partneris, ka viņš tev pavelk un es tev pavelku. Un mēs sākam darīt kopā kaut ko pavisam mazu. 10 minūtes dienā uztaisam 10 pumpīšus, 3 pumpīšus, labi, 10 nemācēs uztaisīt, uztaisam 3. Katru dienu tāds izaicinājums uztaisam 3 pumpīšus. Un tas aizies tālāk pa ķēdīti. Tā ir vienkārši tāda kustība ķēdīte, kas pavilksies. Es nevarēju tos 3 pumpīšus pēc nedēļas, es jau varu 2, es jau varu 3, man riktīgi sanāk. Un vienkārši uz tā haipa velt vienkārši to bumbu tālāk. Sāķis lūpā. Jā, vienkārši ir jāveļ tā sniega bumba un tu redzēsi, ka viņa aizies. Ir ar kaut ko jāsāk. Kā tā tava ķēdīte, kā tava sniega bumba aizvēlās līdz sporta izglītības aģentūrai? Tu jau biji vadošā amatā, bērni, ģimene, aktīvs darbs. Tas ir darbs Instagramā arī. Tas ir darbs. Kā tu nonāci? Jā, viens no darbiem. Līdz lēmumam ir jāmācās, un kas tev tomēr tā kā arī pārliecināja pieteikties, ka vēl starp visu, ko ikdienā dari, ir vieta, kur augt arī šajā lauciņā? Mums bija kārtējs draugu pasākums, un tur viena meitene man bija arī izgājusi tieši šos kursus, un teica, pastāstīja ļoti labas atsauksmes un pārliecināja, ka man tomēr arī vajadzētu, jo es gribu kaut ko darīt tālāk, un lai man nebūtu jākaunās par to, ka es uztaisīšu to savu rīta rosmes kontu bez jebkādas izglītības, lai man ir kaut kāds pamatojums. Tad viņi tādi labi, ej mācies. Un es domāju, jā, man to laikam vajadzētu kaut ko aiziet pamācīties. Un tas viss laiks, tā mācīšanās, man ļoti patika, ka tas viss bija online, kad es nebiju piespiesta doties kaut kur uz konkrētu vietu, jo savienot vēl kaut ko tādu piekdienas, sestdienas vakaros ar manu ikdienu, man būtu nereāli. Bet tas, ka es to visu varēju noklausīties online sev ērtā laikā, sev ērtā vietā, tas bija perfekti. Bija, protams, brīži, kad man gribējās pieslēgties konkrētajā lekcijā uz vietas, jo man likās, būs interesanti. Es vienkārši sapratu, ka man ir tik daudz no ārpuses vis kaut kādi traucēkļi, ka es nevaru būt. Man vajag būt vienai pašai, man vajag klausīties to, ko man tur saka, un redzēt, un lai man neviens no ārpuses nerausta. Kurš priekšmets tev vairāk patika? Man patika anatomija. Kaut gan anatomija skolas laikā man vispār nesaistīja. Un tie pasniedzēji mācīja šo priekšmetu pasniegt tik interesanti, ka viņi tev piesaista ar to. Un tu gribi izpētīt dziļāk un zināt, tāpat arī sporta medicīna. Ārprāts man likās, nekas no tā vispār neinteresē. Kā es vispār nolikšu to eksāmenu? Beigās anatomijā un sporta medicīnā, man liekas, man bija vislabākie rezultāti. Un tajās mācībās, kur man likās, kur man ies labi, tomēr man negāja tik labi. Kas ir tas, kas tev tā kā labi mācības, jā, tu saproti, šeit es jūtos spēcīga, pat pārsteidzoši varbūt, šeit netik spēcīga, bet kas ir tā sajūta, kad tu noķēri sev, kas saliekās, hei, bet viss tā bilde kopā un rekur, jā, es jau praksē šo daru, tu bija daudz tādi mirkļi. Aha, jā, un es jau šito zinu, ka es daru, jā, es nezināju, kāpēc. Vai ne, ka tev sanāk atrast atbildes uz kaut kādām tiešām lietām, ko tu nezināji pirms tam. Tu zināji, bet tu nezināji, ka tas iet ar to kopā. Nē, interesanti. Tas viss katrā ziņā bija vērtīgi, un tas ir tā kā labs atspērienu punkts kaut kam tālākam. Jo es saku, es sevi redzu, ka es pastaigājos. Es eju ar savu sporta klādi pa skolu, sporta tērpā, svilpīti kaklā. Es reāli redzu. Un man jau visi bērni un bērni draugi, jā, mēs gribam, lai tu esi mums sporta skolotāji. Varbūt kādreiz. Tā. No tevis vispār staro ārā ļoti aktīva enerģija, un tu esi pats par sevi enerģiska un visnotaļ pozitīvs cilvēks, ko var just, manuprāt, ne tikai runājot klātienē, bet arī caur ekrāniem. Un tu daudz saki, ka tev durvis atverās tad, kad tu sāc darīt, tad, kad tu plūsti. Jā. Manuprāt, tas daudziem varētu izklausīties tā ļoti vispārināti. Bet tad kādas durvis tev atvērās? Piemēram, mācoties, pabeidzot mācības, sākot dalīties Instagramā, cik daudzi sevi nobremzē, ko tu esi?
Kur tas vienkārši ir jādara, un varbūt dažreiz pašiem ir jāpieklauvē pie tām durvīm. Piemēram, kā bija manā gadījumā, kāpēc es esmu tieši Lemon Gymā. Atvērās Skanstē jauns Lemon Gyms, es tur vienkārši sāku iet kā mājvingrotāji, kura grib aiziet 3 reizes nedēļā uz saunu. Jo es redzēju, ka tur ir pirts, es iešu tajā saunā sēdēt, un man nemaz tas gyms neinteresē. Pēc tam sāku iet uz to gymu pati, un man tāds, kāpēc es te nestrādātu? Kurš tūlīt pabeigšu tos savus izglītības kursus, dabūšu diplomu, varbūt man te jāsāk strādāt. Es tāpat to daru. Es nāku šeit tās 3 reizes nedēļā, varbūt vienkārši jāpaplašina tas viss pulciņš. Es vienkārši pati uzrakstīju Lemon Gymam, pastāstīju, kas es esmu, ko es gribu darīt, ko es jau daru, un viss. Un tā mēs atvērām tās durvis. Varbūt dažreiz bet tas nav tā, ka atkal ir rīcība, darbība, un tad ir tās durvis. Vienkārši pašam ir jāizdara tomēr kaut kas tas mazais solīts. Nav jāgaida, kad tev viss kaut kādas durvis atvērs vaļā, nāc pie mums, nāc šeit. Vienkārši durvīm otrā pusē mēs nedzird, ka tu tur jau stāvi. Vienkārši dažreiz ir jāpieklauvē, jāpasaka, čau, kur es esmu šis un tas, un es gribu to. Varbūt varam sadarboties. Ja arī nevaram sadarboties, varbūt vienkārši atstāj par sevi labu iespaidu, un varbūt nākošais jūs varēsiet sadarboties. Neviens jau pāri nedarīs, par to, ka pajautās. Jā, tieši tā. Bet tu taču apzinājies, ka cilvēkiem šī sajūta ir ļoti bieži. Es domāju, ka tās ir. Domas tur galvā šaudās, un ka, ko tad es tagad tā iešu klauvēšu. Jā, bet kā tad savādāk? Vai tad ir kaut kāds savādāks veids, tu gaidīsi, kad tev parādīsies sludinājums? Tā taču tas nenotiek. Avīzē. Jā, avīzē. Tāds nenotiek vienkārši. Ja tev ir mērķis, tu sākumā formulē sev to mērķi, ko tu vispār gribi darīt ar šo. Vai tu gribi būt tas treneris? Ja tu negribi būt treneris, tad visus, tur jau beidzās tā visa diskusija. Bet ja tu gribi, tad tu ej, spēr kaut kādu soli, un tas nekas, ka tur nav sludinājums. Tu vienkārši aizēji un pieklauvē. Man bija tieši tas pats arī ar darbu arēnā. Es pabeidzu bakalaura kultūras vadībā. Es domāju, ko es tagad darīšu ar to savu izglītību, kur es strādāšu. Labi, ir tāds liels kultūras nams, Arēna Rīga, lielākais Latvijā. Es vienkārši aizsūtīšu viņiem savu CV. Man nākamajā dienā zvanīja, aicināja uz pārunām. Šobrīd es jau strādāju tur 16 gadus. Jo tu pieklauvēji. Jo es pieklauvēju pie tām durvīm pati. Tur nebija sludinājums, aicinām darbā cilvēku, kurš tikko pabeidzis kultūras vadību. Tur tā nebija. Es vienkārši aizsūtīju, pastāstīju, kas es esmu un viss. Ko tu dari tajās dienās, kad tarakāni galvā ir uzrīkojuši sapulci un pavisam arī te mēģina tevi atrunāt no pieklauvēšanas, no pastāstīšanas, kas tu esi? Visticamāk, ir tādas dienas arī tev, vai ne? Katru dienu jau negribās dalīties ar kaut ko vai kaut ko meklēt kādu mērķi. Tā kā piekurbulē atpakaļ to savu motoru iet, darīt, nekas sliktāk jau nebūs. Jā. Pamēģināt. Varbūt tev ir kaut kādi rituāli vai instrumenti. Es tev saku, man ir tas talants uz to komūnu, uztaisīšanu, radīšanu no nekā kaut ko. Un tad vienkārši man rodās tas kaut kas galvā, un man tas viss ir jāformulē pašai priekš sevis, un tad es eju un to izdaru. Šobrīd tev nav tāda stāvokļa, ka tev vajadzētu kaut ko izdomāt pilnīgi no nulles. Tāpat tās cilvēki tīklojās, tev apkārt, pievelkās, piesaistās. Jā, šobrīd vienkārši nav tāda jauna doma, ko vajadzētu izdarīt. Bet, pieņemsim, pēdējais, ko vajadzēja izdarīt. Par tām tautu dejām likās. Es esmu dejojusi tautu dejās 9. klasē, 10. es neatceros, nodejoju deju svētkus, un tas bija viens no dzīves highlightiem. Tas bija ļoti skaisti. Kaut kas tāds, ko es novēlu katram piedzīvot, bet man bija tā doma, es gribu to piedzīvot tagad. Nevis tajā 9. klases prātā, kāda es biju, bet es gribu to piedzīvot tagad. Kas jādara? Es negribu iet ne uz vienu kolektīvu, jo tur jau viņi visi ir sadraudzējušies, tur jau viņiem visiem ir savējais. Es negribu iefiltrēties, man īsti nevajag arī jaunus draugus. Tā man ļoti daudz draugi, man ļoti daudz cilvēku ir apkārt, es negribu jaunus draugus. Tad parunāju ar vienu draudzeni, parunāju ar otru draudzeni. Zini kā, mēģinām izveidot savu kolektīvu. Jā, mēģinām, darām, kas jādara, vienkārši piesēdāmies, izdarījām, un šobrīd mēs 2 mēnešus dejojam. Mēs esam 8 pāri, kas ir visi mūsu draugi. Mēs dejojam tautdejas.
no nulles. Vienkārši no šādas idejas. Jā, tas viss radās. Dats gribēja padejot pieaugušā vecumā deju svētkos. Dats, ko tu gribi izdarīt tuvākajā 5 gadē? Es teicu, šobrīd nav nekas tāds, kas būtu jāizdara. Jā, vai tev ir tik daudz, kā varbūt kaut kas pirmais, kas iešaujas prātā. Varbūt šis impulss būs nākamais, ar kuru tu dosies tālāk plūsmā. Jā, pašlaik nav kaut kāds tāds lielais mērķis uz 5 gadiem. Tas viss rodas darbībā, kustībā un kaut ko darot un vienkārši nonākot pie nākošās idejas. Bet kas tas būs, kur tas būs, nezinu. Būt kustībā un vienkārši iekustināt. Man ļoti patīk, ka manēji apkārtie cilvēki visu kustās. Man nav tādi cilvēki, kuri nē, šodien neko negribam darīt. Mums tā kā čati, ko šodien braucam slēpot, braucam snovot un viss notiek. Un vienkārši būt kustībā un iekustināt varbūt tos, kas ir aiz mana burbuļa. Vienkārši to nākamo slādīti. Tie, kas skatās no malas, bet vēl nav tur, nav spēruši to pirmo soli. Tas pats viss aicinu skriet otrdienās, aicinu slēpot bez maksas. Vienkārši nākam, daram kopā. Es arī to nemācēju darīt. Es vienkārši caur darīšanu iemācījos. Skriet, man arī besija skriet. Šobrīd es 2 gadus no vietas otrdienās vadu kopskrējienu. Mēs skrienam 10 kilometrus katru otrdienu. Izņemot ziemā, jo mēs tagad slēpojam. Arī vienkārši ir jāspēr tas solis, tu skaties, cik tā Dats var likt tos savus storijas par to skriešanu. Vienkārši, cik es varu skatīties? Varbūt kādreiz vienkārši jāaiziet, jāpaskatās, ko viņi tur skrien. Kur tu sajūsmies? Jā, vai ne? Un ir cilvēki, pilnībā nepazīstami cilvēki, kur no Instagram ir pievienojušies un nonākuši tajā manā burbulī. Es viņus aicinu uz savu dzimšanas dienu. Jā, pirms 2 gadiem es viņus nepazinu. Šobrīd es ar viņiem svinu kopā dzimšanas dienu. Vienkārši ir jāiet un jādara. Paldies tev par šo enerģisko iedvesmu. Manuprāt, šeit studijā šobrīd enerģija burtiski klusā, un es ticu, ka arī tur otrā pusē izdevās noķert kaut mazliet to sajūtu, ka ej un dari. Pieklauvē pie tām durvīm. Neviens tev pāri nedarīs. Un iespējams, tieši šī saruna bija tas, kas tev nepieciešams, lai iegūtu pārliecību, ka pamēģināt taču var. Dats pamēģināja. Vai ne? Paldies tev, tiešām ļoti aizraujoši. Mēs turpināsim sekot līdzi arī taviem hobijiem, tavām gaitām. Un tieši tas, ko mēs visvairāk no tevis gaidīsim, būs, kas tad ir tas nākamais? Kas tālāk? Kas tālāk, kur dzīve tevi vedīs? Tā kā tiešām paldies tev. Ja arī tev šī saruna šķiet tikpat aizraujoša kā man, mēs noteikti priecāsimies arī par tavu atgriezenisko saikni. Un mēs tiekamies tepat tikai jau citā sarunā.